Čau visiem! Kopā ar jums Aleksejs, kopā ar jums Z-Parts. Šodien darba mums ir, lūk, šāds zvērs Volvo XC60. 16. gads, aprīkots ar 8 pakāpju Eisenwerner ātrumkārbu. Noskrējiens 188 000. Pēc informācijas no īpašnieka eļļa nekad netika mainīta, tāpēc mēs to arī darīsim. Bet no sākumā, pirms mēs ķeramies klāt, teiksim, šim darbam, mums būs testa brauciens. Pastīsimies, kā mašīna uzvedas. Vai ir kādas anomālijas, vai kādas ir problēmas, vai ir kādas īpatnības, vai ir kaut kādas varbūt neprecizitātes saistīti ar ātrumkārbas darbību. Davai tad izbrauksim uz galveno ceļu, lai nevajadzētu šeit krātīties par šiem bedrēm. Un tad pastīsimies. Esam uz plaša ceļa, kur var īstenībā iztestēt, kā mašīna uzvedas, kā viņa brauc. Tagad arī pāriesim servisa režīmā, kad labajā pusē, kur ir PRND, redzēsim, kāds ir pārnesums. Lūk, pirmas īpatnības vai niansi, kas, piemēram, man uz doto brīdi netik ļoti patīk. Ja varam aiziet uz transmisijas bloku, Transmission Control Module, nav nekādu kļūdu, to mēs labi var redzēt ar zaļu krāsu, Read Fault Codes, nav tādu kļūdu. Bet kur ir Special Function un Activating Gear Indication, kā tas parādīs mums uz paneļa, tur raksta viss kaut kas vajadzētu būt, PRND un bla 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 un tralala, un šeit ir nākamais. Engine Running strādā, kloķis parkinga, brīnišķīgi, Click Start, Maintenance Gear, ļaļaļā, traļaļā, Activated, Not OK, Not Ready. Un mēs pārējām, viņš nerāda. Nu, opšiem kaut kāda figņa. Varbūt arī kaut kādas programmas īpatnības, bet nu labi, tas ir tikai sīkums, tas neietekmēs, protams, ceļu maiņu kā tādu. Nu, vienkārši brauksim tā kā ir un baudīsim braukšienu tā kā ir. Braucam tā kā ir. Pagrieziens, tā mašīnas mums te nebrauc, netraucē. Nu, ir jūtamas pārslēgšanas. Diemžēl ir jūtamas pārslēgšanas. Ļoti cerēsim, ka daudzas problēmas vai daudzas šīs īpatnības pazudīs, kad mēs nomainīsim eļļu. Vai pietiks ar vienu daudzumu vai ar vienu apjomu, to mēs redzēsim. Jebkurā gadījumā visu, kā jau vienmēr nofilmēsim. Un pasīsimies, kāda stāvokļa eļļa, cik netīra, vai ir kādi nogulsnis, vai notuluma produkti, un tālāk jau uz pacelē to visu labi varēsim redzēt. Mašīna uz pacelē. Viss izskatās pat ļoti cienīgi, godām es pat teiktu. Gan aizsargpanna, bez kaut kādiem bojājumiem, bez skrāpējumiem, viss turas savu vietā, visas, teiksim, skrūvītes, uzgriežņi, viss ir savā tam paredzēta vieta. Tagad ņemsim to nost un ķersimies klāt jau tieši eļļas maiņai. Tā, vēl ko varam pateikt šeit. Neko sliktu. Viss patiešām ir ļoti labi un brīnišķīgi. Davai, ķeramies klāt. Aizsargpanna no iekšpuses vispār nav ne kripatiņas, ne piliena. No eļļas vai no kaut kādiem citiem šķidrumiem. Pasties, dzinējs, nu, nevainojami izskatās. Ātrumkārbas desētais. Šeit var redzēt burkānu krāsā hermetiķi, tas ir ordinālis. Arī šeit ļoti tāda plāns, slānis, burvīgi, brīnišķīgi. Nu ko, notecināsim eļļu. Ātrumkārba mums ir fantastiski vēl karsta. Tur karsta, vairāk nekā 80 grādi, tāpēc noteicināt varēsim, bet no līmeni uztaisīsim tikai rīt. Bet ja mēs pieņemsim lēmumu, kā divreiz mainīsim eļļu, tad šo procedūru vismaz šovakar vēlreiz veiksim. Sākumā atskrūvēsim līmeņa korķīti. Piepūle, ar kuru tu vajag atskrūvēt, norāda, ka
noteikti neviens nekad tur nebija līdis. Un tieši kā no rūpnīcas ar tādu tā tinks, un viss, un čiks, un tralalā. Viss ir gatavs, viss ir fantastiski, viss ir labi. Nevien varbūt tik viegli ar pirkstiem sākumā ies, jo tur ir blīvgredzentiņš. Pats arī redzēsim, melna krāsa, blakus vītnei. Oi! Nu... Jā, eļļa, protams, neizskatās labi. Neizskatās, šeit, jā, piltuvē. Ņemiet vērā, ka atrumkārba ir karsta, mašina noslāpēta, tad sūknis nedarbojas, mēs varēsim tagad notecināt, nu, varbūt puslitris, varbūt bišķiņ vairāk. Un jau tālāk, tad nākamais būs jau pamat apjoma kortītis ar līmeni cauruli iekšā. Bet, nu, mēs pagaidām šo notecinām. Ai, cerams, tas nebija Elkonis, mūsu darbinieka Elkonis. Vienkārši būtu žēl, mums šī darbinieks patika. Nu, ot. Un tagad žmik, skrūvējam. Žmik. Redzat, ka bišķiņ izskrūvē, līdz ar to caurule, iekšējā caurule aizgāja zemāk. Un saka tecēt. Darva. Nu, neko nepadarīsi. Tāda ir tā dzīve. Karsta, vai ne? Jā, dedzina rokas. Nu, ot, tad gribas maksimāli visu ātri izdarīt šodien. Un tagad. Noliekam pēdējais piegājiens. Ai, kāds apjoms, tie kāra, un šeit pat var redzēt, cik tas vēl. Tas pasākums ir tumšāks un netīrāks. Palika pēdējie pilieni. Tas ir cik netīra eļļa. Tāds ir daudzums. Nu, 2,5 varbūt bišķiņ vairāk. Nu, labi, vēl kaut ko varēsim notecināt. Tad 3 litri maksimum. Es teiktu, ka varbūt pat arī nebija līmenis. Tas ir viens, un eļļa ir ļoti netīra. Jautājums, tūlīt, teiksim, šo daļu no video, no visa kopējā video atsūtīšu, un tu pieņemsi lēmumu, ko tu gribi darīt. Vai tikai vienreiz nomainīt eļļu, vai 2 reizes. Nu, re, pasties, mums šeit ir varbūt bišķiņ vairāk nekā 2,5 litri. Varbūt pat arī nav vairāk. Bet, nu, viennozīmīgi zem 3. Šeit mums ir eļļa ar vajadzīgu specifikāciju Toyota WS. Ir 12 litri. Mēs ieliesim 3,5, lai būtu ko, nu, šķidrums ar ko paskalot. Tad līdz ar to ir 8,5 vajadzētu palikt. Tad no tiem 12. Šo, iesim iekšā. Mūsu brīnumlādīte, mūsu kastīte ar visādiem uzparīktiem priekš pieaugušajiem. Nē, joks. Jā, atkarība no vītnes, tad tāda starplikas konektori tiek ieskruvētas. Man liekas, mums šis te, davai aiziesim, pārbaudīsim, vai ir īstais vai nav. Vai ir īstais vai nav īstais. Ai, ir īstais. Super, tad aizpildām ar eļļu. Maucam virsū mūsu šļauku. Un cik mums šeit ir? Tā, no kuras puses šeit ir? Nu šis. Nu, kā es arī biju minējis, tur 12. Tagad es šeit laižu. Redzu. Aiziet puslitrs. Litrs jau ir iegājis. Tā, pasmuko. Tā, 2 litri. 3 litri pēc būtības, tas jau būtu gandrīz jau plus mīnus līmenis, bet kā es arī minēju, ieliesim vairāk, lai būtu ar ko noskalot. Tā, aiztaisījam ciet un skrūvējam ciet ar mūsu šito te. Tā, čiks. Žmik. Jā, atvienojam šo. Aiztaisījam ciet. Nu, tagad brauksim, sildīsim, skalosim. Nu, lūk, atkal skrūvējam ārā.
izbraucam, uzsildījam. Eļa tur labi visu kaut ko noskaloja, nu cik ir iespējams šajā laika sprīdī. Un, redzi, bijām lejuši dzeltenu eļu, un tagad vismaz jau var redzēt, ka eļas pamatne ir dzeltena eļa, nevis vienkārši melna dārva. Žmik. Tūlīt dabūsim tādām. Nu jā, joprojām var redzēt, ka nav super teicama stāvokļa, bet vismaz jau kļūst caurspīdīgāk. Redzi šeit, Un arī apjoms pavisam cits. Tur mēs noteicinājām to sākotnēju daudzumu, mazāk nekā 2,5. Šeit, mums nav žēl. Priekš laba cilvēka točno nekā nav žēl. Burvīgi, ja? Nu, ir vērts divreiz mainīt eļu. Šeit mums ir 8 ar kapekam. Nav tā kā 8,5, bet līdz šai atzīmei, šeit ir 5, tad 3 ar bišķi, un tad aiziet. Palaidīsim. Čiks. Biku tek garām, bet viss ir ideāli. Tā ir. Jau vairāki litri ir iekšā. Tā, 6 litri palika. 5,5. Tā, 5. Un vēl bišķiņ. So, taisam ciet. Un šitais te, un šitais te. Čiks un mainām. Un būs jāgaida līdz rītam, kamēr vēl uztasīt normāli līmeni, jo pagaidām viss ir baigi karsts. Labrīt. Nākamā diena, 10:22. Aizpildījām atrumkārbu ar eļu. Tagad sildīsim, iziesim pa visiem režīmiem un pie pareizes temperatūras, piemēram 35 grādi, taisīsim tad līmenī. Davai, daram tā. Kā pats vari dzirdēt, atrodamies zem mašīnas, dzinējs darbojas, ātrumkārba darbojas, viss notiek un sildīsim līdz, teiksim, 35 grādiem. 34, 35, tas ir, labs temperatūras slieksnis, kad var pārbaudīt līmenī un noteicināt lieko. 35, davai, daram tā. Kā tu pats redzēji, temperatūra mums ir īsta, 35 grādi. Tagad varam atskrūvēt šo līmeņa porcīti un noteicināt lieko. Nu, pasties, ja? Kāda jau ir pavisam cits stāsts. Jau dzeltenīga eļļa, vairs nav tik netīra. Un mūsu, teiksim, operācija ideja ar dubulto eļļas maiņu vainagojas ar panākumiem. Viss redzi, mums tagad ir līmenis. Eļļa vairs netek ārā, vairāk tikai streipuļo, pie pareizes temperatūras. Viss skrūvējam. Tagad varam slāpēt mašīnu, pievilkt šo korķīti, visu nosasunāt un aiziet. Viss pievilks, tagad notīrīsim. Samērā nosusināsim visu. Taisam tad ar aizsargu pannu. Aizsargu panna ir savu vietā. Gatavi nolaist mašīnu un veikt testa braucienu. Nu, pasties, pēc paveikta darba obligāta prasība ir testa brauciens.
skatieties, kā mašīna uzvedas, kā viņa darbojas, kā viņa pārslēdzas. Protams, būs nepieciešams laiks, lai ātrumkārba pati pielāgotas, ņemot vērā, ka tagad ir jauna eļļa, pat 2 reiz to nomainījām, bet uz dotu brīdi viss ir brīnišķīgi. Nu, izņemot to, ka nevaram, piemēram, ar programmas palīdzību šeit izvadīt uz šī pusē, šeit, lai rādītu, kāds ir pārnesums. Kaut kāds vienkārši tupa neļauj, varbūt vajag atjaunināt programmatūru vai softu vai vēl kaut ko, bet, nu, tas ir pēc būtības sīkums. Pārējais vienkārši jābrauc un jābauda dzīve.